Sveiciens, jā. Es strādāju kopā ar Latvijas Universitātes arī pārstāvjiem. Mēs kopīgi veidojam šo HPC Nacionālo kompetences centru, un tā skaitā arī nākamajos gados mums ir iesāksies vēl viens jauns projekts un arī vēl viena cita iniciatīva ar mikrotīklu atbalstu, par ko mēs tā īsti gribējām ieskicēt, pastāstīt, bet noteikti vairāk informācijas sekos arī gan mums mājaslapā, EROCC Latvija, kurai var pasakot līdzi, gan arī mēs noteikti izsūtīsim un publicēsim ļoti daudz informāciju par šo. Viens no tiem lielākajiem projektiem, kas mums iesāksies, saucās, kā Kārlis teica, mākslīgā intelekta rūpnīca, rūpnīcas antena, saucās AI Factory Antenna, AIFOLAT, kas ir mūsu projekta saīsinājums. Un mērķis ir izveidot nacionālo mākslīgā intelekta tādu kā kompetences attīstību. Vairākas aktivitātes ietilpst šajā projektā jau iekšā. Kā es saku, mēs ļoti daudz ko sāksim publicēt un dalīties jau janvāra sākumā. Un mērķis ir arī ciešāk sadarboties ar Somijas Lumijas superdatoru centru un arī veicināt iespēju tur, ir tīpaši iespējas, kas ir saistītas ar mākslīgo intelektu. Tā skaitā arī veicināt dažādu veidu industrijas un akadēmijas pilotu projektus, kas, protams, ir tas, kāpēc mēs šo stāstam ar šī te projekta atbalstu. Mēs cenšamies veicināt gan izglītību šajā jomā, gan kaut kādu citu veidu atbalstu, ko mēs varam nodrošināt, lai veicinātu to, ka uzņēmējdarbībā tiek pielietots gan HPC, gan attīstās inovācijas mākslīgā intelekta jomā. Un tad ar šī projekta ietvariem sāksies gan vairākas aktivitātes, publiskas aktivitātes, kas ir, piemēram, hackathonu pasākumi, gan dažādi veidi apmācības veidosim šajā sakarā. Un centīsimies attīstīt gan talantus, gan izglītības ekosistēmu. Tad vēl viena lieta, par ko es gribēju pastāstīt, ir arī mākslīgā intelekta skaitļošanas resursi, kas arī būs pieejami. Sākot ar nākamo gadu, ar mikrotīklu atbalstu mēs iegūsim jaunus serverus, GPU, ko var redzēt šeit, un tātad tas arī būs paredzēts ātrai mākslīgā intelekta modeļa apmācībai. Šie resursi būs pieejami uz vienkārši pieteikumu bāzes, jebkuram interesantam, gan uzņēmējiem, gan akadēmiskajam sektoram. Un, jā, kā es minu, būs pieejami arī no 2006. gada sākuma. Un mērķis, protams, ir palīdzēt daudz ātrāk trenēt mākslīgā intelekta modeļus. Mēs ceram, ka ar to attīstīsies arī vēlme izmēģināt, pamēģināt visu to, ko jūs esat dzirdējuši iepriekšējās prezentācijās, un izmēģināt rokas daudz ātrākiem resursiem. Un arī varbūt no šīm te izmēģināšanas versijām sanāk kaut kādas inovācijas arī tālāk. Un, protams, ka šis arī kopsumā ir milzīgs atbalsts mums, gan industrijai, gan zinātnē, jo tā kā mēs esam Nacionālās kompetences centrs, mēs esam abas universitātes, mēs nodrošinām šos resursus gan industrijai, gan akadēmijai par daudz draudzīgākiem principiem un aicinām jebkuru izmantot un izmēģināt, un esam kā šis atbalsta puls tieši tāpēc, lai būtu kā sākums izmēģināšanai. Jā, par šo jau es nedaudz runāju. Pieslēgšanās būs caur Valdorfu platformu, kas atvieglo visu procesu, un mēs kopumā gan Rīgas Tehniskā universitāte, gan Latvijas universitāte būs šie te pakalpojumu sniedzēji. Tas īstenībā viss. Es gribēju īsi pastāstīt par tām iespējām, kas sekos jaunajā gadā un janvārī. Aicinu sekot mums līdzi, mūsu kompetences centram līdzi. Noteikti arī interesi sazinieties ar mums, un mēs pastāstīsim vairāk, kā arī jaunajā gadā sekos vēl specifiskāka informācija.